Es esmu Viktors Virzli, Nacionālās savienības taisnīgums vadītājs un gaidāmais pašvaldību vēlēšanās Liepājā es pārstāvēšu tavas intereses. Mēs visi saprotam, ka šajā valstī, šajā pilsētā kaut kas nav kārtībā. Mēs saskaramies ar neprātīgiem likumiem, šaubīgiem un tumšiem lēmumiem, ar izšķērdību un klāju netaisnību. Un saprotam, ka tā sistēma ir radīta bagātajiem onkuļiem un viņa interešu apkalpotājiem ierēģiņu krēslos, bet nevis mums, vienkāršiem liepājiem. Ir tādi, kas man uzskata par traku, jo varas esošajiem es esmu trakais, tādēļ, ka nevēlos dzīvot pēc viņu noteikumiem. Viņam jau tas kaut kā nav saprotams. Viņam liekas tik vienkārši apklusināt sirdsapziņu, pievērt acis uz netaisnībām, darīt, ko tev liek. Tiem, kas vēl labu, ja kaut saka, tu esi traks. Tu nezini, kur tu lieni. Politika ir netīva, tajā vēl ir taisnība meklēt. Nostāsies pēc sistēmu, tev samīs, izvārtīs pa dubļiem, salauzīs. Vai tas ir tā vērts? Ko man teikt? Ja tas ir vienīgais ceļš, lai kaut ko šajā valstī un pilsētā mainītu, tas par visam noteikti ir tā vērts. Es gribu, lai Liepājas pašvaldībā reiz ir pārstāvētas nevis sauņas bagāto onkuļu, bet gan liepājnieku vairākuma intereses. Tavas un visu pārējo vienkāršo godīgo darītāju intereses. To, kas ikdienā cīnās par izdzīvošanu. Mēnesis no mēneša domā, kā savilkt kopā galus, kā samaksāt rēķinus, kā izaudzināt bērnus. Man tas ir svarīgi, jo es esmu tāds pats kā jūs.